Bezmaksasiem lielgabaliem uz Vanvāgenes platformas. Tehniku vada Zemesardzes 58. kaimiņu bataljonu Zemesardze. Tā nākamās seko automašīnas Volvo 211, kas ir specializētas personāla pārvadāšanā. Tehniku vada Zemesardzes 32. kaimiņu bataljonu Zemesardze. Parādi turpina Zemesardzes 35. nodrošinājuma bataljonu rīcībā esošā tehnika, kamieņi 93. Atkarībā no nepieciešamības transporta līdzekļus tiek izmantot gan personāla, gan materiāla tehnisko līdzekļu pārvadāšana. Transporta līdzekļi piemīt augstas mobilitātes spējas. Nākamie seko Zemesardzes 34. artilērijas bataljona Chevrolet automašīnas ar 81 mm mīnmetējiem. Nākamās tehnikas vienības ir smagās automašīnas Scania, kas pārvieto 120 mm mīnmetējus un 100 mm K53. Zemesardzes tehnikas vienības noslēdz specializētais transporta līdzeklis, bojātas tehnikas evakuēšanai uz remonta vietu, uz automašīnas Scania bāzes. Zemesardzes tehnikas vienībām seko sauszemes spēku brigādes tehnika, kamēr ar brālīgas ieročiem, kā arī GMG spēku ieročiem. Transports paredzēts arī personāla transportēšanai un ir bruņots ar aizsargbruņām, kas iztur 7,6 kalibra lodu. Потом до школы. Там маленький рисуночек. Так, немножко нам календарь. Там же рисуночек. Parādē piedalās arī divas bruņmašīnas. Kā nākamie parādē ir ASV armijas tehnika, divas Stryker bruņmašīnas. Primārā ieroču sistēma ir 105 mm ložņotājs. Valsts robežsardzes tehnikas vienības. Divas automašīnas kurām nolietas sniegumā populāris pārspējas. Tam seko automašīnas Toyota Hilux ar piekabēm, kurām nolietas motorlājos. Теперь начальство едет. Поеду. Divi mobilās video novērošanas kompleksi, kurus var izmantot jebkuros dienas apstākļos. Зимний, летний. Это зимний доход. Да, вездеходы.
плавают, по земле ходят, и вот лодки пошли. Robežsardzes parādas tehnikas vienības noslēdz kvadriciklu ārtikļi, kurus ikdienā izmanto robežsardzes brīvā. Сейчас посмотри, они пойдут. Мы-то должны идти. Здесь смотри, да, Ugunsdzēsības transports. Ugunsdzēsības autosistēmas uz automašīnas Renault bāzes ir transporta līdzeklis, novārā ugunsdzēsības aprīkojums, notikumos, kur nepieciešams izmantot specifisku aprīkojumu. Ugunsdzēsības automašīnas ir eko bāzes. Autokāpnes ir iespējams izmantot līdz pat 37 metru augstumā. Konteineru vedējs uz automašīnas Mercedes bāzes nogādā konteineru ar attiecīgu kravu nepieciešamajā vietā. Pasveiks konteineru vedējām ir uzstādīta ūdens diktera. Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes struktūra dienesta transporta vienības. Tā pirmie ir satiksmes uzraudzības dienesta motocikli Janakā, kas ļauj operatīvāk rēģēt uz pārkāpumu un ir ļoti manevrēt spējīgi. Tālāk seko valsts policijas trafarētās patruļas mašīnas Renault Laguna un Volkswagen Tiguan, ar kurām policijas ikdienā veic savu dienesta pienākumus, kontrolējot satiksmi un uzraugot ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu, brauc uz izsaukumiem un nodrošina sabiedrisko kārtību. Все дежурили машины у меня около дома. Целый базар. Очень спокойно было. Kā nākamā valsts policijas netrafarētā dienesta patruļāšanas kuru izmanto dažādu speciālo uzdevumu veikšanai, kā arī operatīvo pasākumu veikšanai. Kā arī valsts policijas automašīna ar mobilāzi. Debesīs varat vērot gaisa spēku, aviācijas bāzes helikoptera Mīdī un valsts robežsardzes aviācijas pārvaldes helikoptera Agusta, kurš transportē valsts karogu, kā arī divas helikopteras Agusta.